Tā kā frakcija no Sirds Latvijā vispār bija principā pret šādu sasteigtu, histērisku izņēmumu normu radīšanu, mūsu priekšlikums ir par to, ka izpildvarai līdz nākošā gada beigām ir jāiesniedz parlamentam jauns likumprojekts, kurā tad ir sakārtotas funkcijas, rezultāti un arī atlīdzība. Tādas normāli pārskatīta visa atlīdzības sistēma valsts pārvaldē. Bet, lai šo darbu varētu izdarīt, to nevar izdarīt bez funkciju audita. Ja jūs arī esat lasījuši vienošanos, kuru ministrs prezidents ir noslēdzis gan ar Rūpniecības tirdzniecības kameru, darba devēju konfederāciju, Zinātņu akadēmiju un Pašvaldības savienību, tad šī vienošanās, kas lielajā mērķī paredz lielu ekonomisko izrāvienu, paredz arī to, ka ir jāparedz motivējošs atalgojums, bet pirms tam veicot funkciju auditu. Un mūsuprāt, atkal ministru kabinetam dots uzdevums vispirms sagatavot ziņojumu, izvērtēt visas funkcijas, kādas tad valsts pārvaldē nepieciešamas, tad saprast, kādam ir nepieciešami darbinieki un kāds ir nepieciešams finansējums. Tikai balstoties uz šādu vērtējumu ir iespējams sagatavot kvalitatīvu atlīdzības likumu. Savādāk, jebkurš atlīdzības likums atkal nebūs pamatots ne ar veicamām funkcijām, ne ar sasniedzamo rezultātu. Un es aicinu atbalstīt no Sirds Latvijai priekšlikumu. Paldies!